Nu, sveiki! Turpinām skatīties uz pozīcijām, kas mums ir parādīts žurnālā The Economist 25. gadā. Ko tad The Economist ir paredzējis? Un šajā gadījumā mēs skatīsimies Zeļenski, kurā vietā viņš atrodas. Un apskatīsimies vēsturiski, kas vēl tur atradās tajā pozīcijā. Jā, ko mēs redzam? 22. gads, un tajā vietā atrodas Baidens. Baidens atrodas, principā, astroloģiski 3. mājā. Turpinām virzīties 23. gadā, un ko mēs redzam? Jā, tā pati pozīcija, kur Baidens. Turpinām skatīties, kas mums ir 24. gadā. Šogad vēl joprojām turpinājās, un mēs redzam, jā, tajā pašā vietā Baidens. Jā, šeit mēs redzam, ka astroloģiski Zeļenskis atrodas pozīcijā, kas atbild par 3. māju. 3. māja, kā mēs zinām, tiek pārvaldīta no dvīņu puses, un ja mēs apskatāmies, kā izskatās dvīņi, tur, kā teikt, divi cilvēki ar muguriņām. Nu kā, tad lielākais jautājums, vai viņam iedurs vai neiedurs savie mugura. Jā, kā mēs atceramies, ar Baidenu bija tieši tā, ka vienā brīdī, ja precīzi sakot, pēc debatēm viņu smuki nostūma malā paši savie. Līdz ar to ir arī skaidrs, ka iekšējās cīņas būs milzīgas, jo, principā, viss tas reģions un tas, kā teikt, tas lielais kopums, kas tiek asociēts ar Zeļenski. Mums jau jāsaprot, ka tas jau nav tikai Zeļenski, tas ir viss kopā. Tas nozīmē, sākās milzīga iekšējā cīņa vietās, kas līdz šīm likās ļoti monolītas. Jūs jau, protams, uzdosiet jautājumu, vai to var redzēt arī citos The Economist vākos. Protams, šeit mēs redzam augšā 24. gada septembra vāku, pieliekam klāt pusgadu, ja klasiskais posms, un mēs redzam, ka Zeļenskis ir noskums, skatās no labās uz kreiso pusi, tātad noriets. Skumjš mēs redzam 22. gada septembrī, pieliekam klāt otro klasisko ciklu 2,5 gadus, un mēs redzam, ka, jā, atslēgas notikumi ar teicienu getting the job done ir 25. gada marts. Un blakus tam visam mēs redzam, ka ir Anglijas premjeras Stamers, kas atrodas tādā kā purvā, un precīzi astroloģiski tie paši laiki. Vakardien, jeb 28. novembrī iznāca kārtējais The Economist vāks, un kur mēs redzam interesants likumsakarības. Un likumsakarības ir to, ka 22. gada arī novembra vāks ir tāds tā kā saucās Imagining Peace Ukraine, kad saucās tukša vieta, kad ir tikai divas ēnas, kā teikt, uz svariem, un precīzi tādas pašas divas tukšas vietas mēs redzam, saucās ar nosaukumu The Last Bad Deal for Ukraine, ja pēdējais sliktais darījums priekš Ukrainas. Tā kā žurnāls The Economist ir šo to paredzējis, un es tikai šo puslīdz salieku kopā. Es tikai gribu vēl norādīt to, ka, jā, Ukrainas lielākais atbalstītais Anglija, viņai pašai šobrīd ir liels problēmas, jeb Stamersam, ja pret Stamersu jau ir savākti 2,5 miljonu parakstu par ārkārtas vēlēšanu organizēšanu. Tā kā izskatās, arī tur būs vesela rinda problēmas. Tad nu mums atliek tikai atcerēties, jā, kur ir septembris, pieskaitam klāt klasiskos gadus, kas ir 6 mēneši 25. gadā marts, un, ja mēs pieliekam 2,5 gadus, ir 27. gada marts, aprīlis. Šeit to, ko varat redzēt, to žurnālu vāku, kas ir The Last Bad Deal for Ukraine, un te ir precīzi tie paši cikli, pielieciet klāt 6 mēnešus un 2,5 gadus, un tad mēs redzēsim tos notikumus, kas ir. Jā, nu ko, kāda šī ziņa būs jums, izlemiet paši, es esmu tikai messengers, nu ko, jeb ziņnesis. Ir tā kā ir. The Economist ir salicis to, ko viņš salicis tajās vietās, kur viņš salicis, izdarām secinājums, un, ja kādam ir draugi Ukrainā, varat viņiem, kā teikt, gatavot palīdzību roku uz pavasari. Veiksmīgi vislabāk!